vienā ballītē es biju ar Leonardo DiCaprio, pavisam nesen. Tā, pastāst, kur tu biji? Sveiki! Andri! Čau, Marks! Kas tad noticis? Zini kā? Maģiskajā taksijā esmu Maģiskā jā. Wow. Pirmkārt, kur tevi aizvest? Aizved mani uz kādu foršu vietiņu. Tomēr weekends ir klāt, vai kaut kur mazliet iziet atrādīt savu disko cepuri. Starp citu, drosmīgi tev pa gabalu pamūrīt. Tas mans šī brīža imidžs sakarā ar jauno dziesmu. Diskutē vēl. Es tev pirmkārt apsveicu. Paldies. Otrkārt, es atzīšos, ka nevis naudas trūkuma dēļ, bet man patīk parunāties ar cilvēkiem. Un, kā, dažreiz taksometrā tu var dzirdēt daudz dzīvu stāstus, kurš pēc tam tu var izmantot, bet foršākais ir tas, ka tu nekad nezini, kurš iekāps. Un tu nekad nezini, kur tu iekāpsi. Pie kā tu iekāpsi. Tieši tā. Es aizvedīšu tev uz vienu fēnu vietu. Tur varbūt būs nedaudz pieklusināt mūzika. Katrā ziņā, ja tu gribi kaut ko jaunu redzēt, izbaudīt, tad man tev ir viens ieteikums. Bet pirms tam tev jāpastāsta viss, kāda ir tā nakts dzīve Rīgā, kāda ir tev tā ikdiena. Atklāšu visu savas kārtas. Visu savas kārtas. Kā tu atpūties, ja tu esi laika koncertā, tev ir gaisma, skaļa mūzika? Kur tev patīk atpūties? Tas viss paradoxālais ir, ka esot tajā sfērā tik daudz iekšā, gan dīdžejot, nemitīgi pasākumos, gan uzstājoties, gan vadot, gan visu kaut ko citu darot. Tā vislabākā atpūta ir kaut kur prom no cilvēkiem, jo vecāks tu paliec, jo tev vairāk gribas aizbraukt uz mežu vienkārši. Bet arī kļūstot vecākam, tev negribas kļūt par tādu tā kā sēni. Tāpēc ir svarīgi tomēr iet ārā, socializēties ar tiem cilvēkiem, kas tev ir draugi, tiem cilvēkiem, kurus tu pazīsti, un kaut kādi publiskie pasākumi, kurus tu satiec industrijas cilvēkus. Līdz ar to es citreiz mēģinu sev tā kā salauzt un iet vienkārši iziet ārā. Vienā ballītē es biju ar Leonardo DiCaprio, pavisam nesen. Tā, pastāst, kur tas bija? Tas bija Amerikā Coachellā festivālā, un tur bija viens afterīts, Bet, labi, es negribu ar to baigi lielīt. Labi, kā tu tik pieskāja? Viņš tā kā gāja ar muguru un stāvēja un runājos, viņš tā kā ar muguru spraucās cauri Tas ir viņš! Leonardo DiCaprio, oh my god! Viņam nebija miesari, kur attīrīt ceļu? Nē, tas bija tāds nedaudz privāts pat pārtīs, kur nebija ļoti daudz cilvēku, bet tas bija tāds dzīves lielākais notikums. Wow! labi, es jokojos, bet Leonardo tomēr. Super! Bieži mums dzīvē tur liek kaut ko sev asociēt. Kāds dzēriens tu būtu? Varbūt jāsaka, Markus Rīva ir? Markus Rīva ir džins ar toniku, laikam. Bet es nezinu, kāpēc, vienkārši es to parasti es to izvēlos, ja es izvēlos kaut ko iedzert tajā vakarā, jo, kad es aktīvāk dīdžejoju vienā no Rīgas lielākajiem klubiem, tad bārmanis man ieteica dzert džinu ar toniku, jo tad nākamajā dienā esot kaut kā vieglāk ar visu, kas notiek. Ar visu tavu organismu vienkārši ir vieglāk. Skaidrs. Tāpēc man kaut kā tas ir iesēdies atmiņā. Klaus, citu gribēju jautāt, radošs cilvēks rakstīt. Ir arī kādreiz sarakstījis kādu mūziku, dziesmas tieši tādā vidē, kas nav raksturīga dzejniekiem, mūziķiem, klusums, daba, putni, bet tieši tam. Jā, īstenībā diezgan daudz. Tas jau agrāk, tas ir bijis agrāk, kad man bija tur 20 gadi. Nesaka, kad es biju jauns. Kad es biju jauns. Visi esam jauni. Jauns, čadoši. Bija tajos gados, kad vēl tās arī emocijas tev, bija daudz lielākos apmēros un lielāka amplitūda. Tagad ir tā, tu esi emocionāls vienalga, bet tu spēj to visu vairāk kontrolēt. Bet kad 20 gados, tad tu, tev salauz sirds, tu aizēji
stāvi tur deju placī jau un viss apkārt notiek, un tev tāda filma galvā rādās, kā tur, nezinu, kā tev sirds tur lūst un viss apkārt ir pavisam cits kontrasts. Ir bijuši tādi iedvesmas brīži, ka tu tiešām esi sarakstījis arī dziesmas tieši atrodoties kaut kur ārā nakts dzīvē. Klau, bet tev ir kaut kas tāds, kas tev liekas, kas tev ir tāds fanīgākais notikums tavā nakts dzīves laikā, kā DJ vai kā mūziķim, kas tev liekas smieties un teikt tādu diez kaut kas tāds, nav iedomājams. Vislabākais ir korporatīvos, ka tu uzliec dziesmu Joe Cockeru Leave Your Hat On. Un viss sāk ģērbties ārā? Un tiešām, tas jau ir ap 1 vai 2 naktī, kad jau visiem ir... Drosme liela. Jā, tas ir drosme. Un tad tu tā notestē to kolektīvu, uz ko viņi ir gatavi. Un pārsvarā vienmēr 95% gadījumu ir vismaz viens cilvēks no kolektīva, kurš sāk izjēpties. Nu, un es turpinot šo te no savas pieredzes, kā jau arī vadu šos pasākums, vienmēr noteikti izjēpsies tajā, un tā ir garantija, ja tur nav pasākums bez otrām pusītēm. Arī fakts, jā. Tā teikt, team buildings, tad uzreiz. Šī tā pašā vieta. O, šeit nav vēl būts. Jā, šī ir pilnīgi jauna. Tas ir kaut kas jauns. Paldies! Nu, lai tev foršs vakars. Jā. Tiekamies!